Ierakstiet lietotāju vārdu un paroli. Tagad jūs redzēt sadaļu ar pastu, bet dokuments glabājās sadaļā disks. Atverās mūsējie dokumenti un koplietojamais dokuments, ar ko mēs visi strādāsim, ir šis te. Klikšķinam. Un diezgan ilgi jāgaida ir uz tādu lēnāku datoru. Un šās tagad izskatās tas mūsu koplietojamais dokuments. Šeit pievērsiet uzmanību apakšā, ir vairākas lapas. Lapa kopā, kur atrodas galvenā daļa, un pārējās šīs mazās lapiņas, kas šeit ir sakarā ar uzvedību, un tās neaizpilda kā galveno lapu.